Labdien! Mans vārds ir Valters Gražulis, mācību uzņēmums viņa partners. Mācību jomā darbojos 15, šobrīd jau 16 gadu, esmu viņa partners dibinātājs un esmu arī biznesa treneris. Un šīs šobrīd ir viņa treneru sarunas, kurās mēs katru reizi risinām vienu ļoti specifisku jautājumu ar ekspertu, lai paskatītos no šiem jautājumiem uz dažādām pusēm. Un šodienas jautājums mums ir par sapulcēm. Mana sarunas viešņa vai sparinga partneri vai sarunas partneri būs Aija Ieselniece. Aija ir zināma savām improvizācijas metodēm, Aija ir zināma arī kā biznesa treneris, un Aija mums noteikti palīdzēs šo jautājumu pašķitināt. Kamēr mēs sagaidām tie jautājumi, ko mēs mēģināsim atrisināt. Jo pirmkārt, kas man pašam interesē, ir tā absolūti pretējā attieksme pret sapulcēm. Jo kādam ļoti patīk un kādam ļoti nepatīk. Aija, čau, čau! Čau! Aija, čau! Es pārtraukšu sev pusvārdā, es lēnām jau sāku stāstīt, kas šodien ir paredzēts, paspēju par sapulcēm. Un es domāju, ka šobrīd organiski es došu vārdu tev izstāsti par sevi, tie, kas vēl nav dzirdējuši vai redzējuši, un ķeramies savāc mums jautājumu. Sarunāts. Es pieķeršos vārdam, ar kuru tu iepazīstināji sparinga partneri. Šis man patīk, un šis man visvairāk patīk arī sapulcēs, jo sapulcēs, ja ir kārtīgs sparings, ja, parunāšana, izaicināšana, tas jau ir tas galvenais āķis, un man liekas, ka to meklējot arī var dabūt, kā tā sapulce efektivizēt. Bet labi, es aizskrēju uz priekšu. Ieselniece, uzņēmēja ar vairākiem uzņēmumiem, ilgu laiku vadījusi komandas. Šajā sakrā, arī, kā es tev minēju, esmu daudz strādājusi ar hibrīdu komandām pirms Covida, tad, kad vēl nebija tās nosaukums hibrīdu komanda, un dažādiem sapulču formātiem, kā gan online, gan attālināt viņus izveidot foršus un labus. Un pēdējos 6 gadus arī biznesa treneri tieši uz komunikāciju, uz komandu vadību, uz sadarbību, uz foršām sapulcēm un tā. Skan ļoti labi. Zini, kā man vienmēr mūsdienās likās interesanti, ka šāda veida sarunās vai kurā seminārā vai kas tas ir tāds ļoti vispār labs ikdienišs vai ikrīta vingrinājums nodefinēt sevi, kas es esmu šobrīd, ja, vai kā es gribētu, lai pasauli man uztver. Man liekas, ka ļoti interesanti. Ai, pirms ķeramies klāt pie jautājumiem, es atgādināšu mūsu klausītājiem vai skatītājiem, tie, kas ir šobrīd Instagram laivā, es aicināšu droši rakstīt mums komentārus vai jautājumus. Mūsu moderators no viņa partneru puses palīdzēs apkopot, un savukārt mēs ar Aiju sarunas karstumā es arī ceru, ka pamanīsim, kāds jautājums nofiksēs. Nu ko, ķeramies klāt. Aija, es no savas puses pirms tādam mazam ievadam, es atļaušos tādu mazo ievadu pirms kādiem tips un triks pāriet tādu vispār skatījumu uz sapulcēm. Pirmais man ir sagatavots tāds vairākas šautnes. Pirmā lielā ir tāds, kāpēc visbiežāk vai nu patīk, vai nu nepatīk. Ir tie, kam acis miedz un biežāk vadītāji, viņš ir salīdzis un labprāt iet, un citi izdzirdot vārdu sapulces. Viņam jau sākās alerģija. Iedod savu viedokli, kāpēc? Es vilkšu paralēlis ar publisko runu. Un kāpēc es vilkšu paralēlis, jo arī tur ir, kas iet ar prieku un kas nē. Taču paralēlis, es gan publiskā runā, gan sapulcēm vienmēr saku vienu salīdzinājumu, tā ir saruna. Un sarunas partnerim ir patīkami, ja viņš ir iesaistīts, ja par viņu interesējas, ja viņš saprot, par ko ir tēma, tas ir saistīts ar viņu. Līdz ar to uz sapulces nākšu ar prieku ar to, kur tu gribi mani dzirdēt, kur es zinu, ka man ir jēga šai sarunā, es varu kaut ko dot, un es nākšu ne ar prieku, ja man ir vienkārši fonā jāsēž un jāklausās, kā citi runā par kaut ko, kur vai nu es nevaru iesaistīties, vai nedrīkstu, vai pat nesaprotu, kāpēc es šeit esmu. Izcili. Zini, kā ir? Man liekas, varētu likt punktu. Man šķiet, ka es dabūju atbildi. Es domāju, ka īsākais laivas 4 minūtes. Jā, bet pilnīgi nopietni, kamēr tu stāstīji, skaties, es mēģināju vizualizēt tieši tā, iedomājos, mēs privāti ar tevi, es tevi pasaucu uz šo sarunu, kurā es runāju 50 minūtes. Es domāju, ka drausmīgi. No abām pusēm. Jā. Skaidrs. Nu labi. Pastīsimies vēl šo jautājumu vēl drusciņ detalizētāk. Es bieži saskaros arī ar to, ka mēs pietiekami bieži strādājam ar jauniem vadītājiem, no speciālistu par vadītāju vai kādā transformācijas posmā, un tad arī jāsaka tāda ļoti neusticība pret sapulcēm. Jo mēs jauniem vadītājiem parasti sakam, nu jau tagad smalki tas skan kā informācijas plūsma, kas sakārto to informāciju, kas ieskaitot slēptu, ieskaitot visu.
Bet vienalga, tie vadītāji, nu, nezinu. Un jāsaka, pats vienkāršākais, kas man nedaudz pārsteidz, gan pozitīvi, gan negatīvi, ir, ka vadītāji to pirmo, ko viņi atzīst, ka viņas jau nenotiek arī regulāri. Viņš kaut kad ir par kaut ko. Ja? Iedod sapulces no jauno vadītāju skatu punktu, tavs viedoklis. Es atceros sevi kā jauno vadītāju sapulcēm. Vispār es lekšoju tā kā mazs priecīgs stirnēns. Es esmu vadītājs un sapulce, nu tikai varēšu. Vajag priecīgi gāju. Taču, kur es aprāvos, jo es nevaru pateikt pa visiem jauniem vadītājiem, gan jau, ka ir ļoti dažādi, kur man radās izaicinājumi. Ja manā pieredzē es neesmu bijusi tādās sapulcēs, kuras man patīk, kā vada un to iesaistu un vispārējo mērķi, es nezinu, kā to izdarīt. Es to neesmu pieredzējis, līdz ar to tajā stresā un satraukumā es izdaru tāpat, kā darīja tie, kas man nepatika, ja, tajā sapulcēs. Es pieļauju, ka tur varētu būt tā jaunā vadītāja baža, jo man arī es ar tādu baigu enerģiju gāju, domāju, nu tikai es vadīšu, nu tikai visu, un es nu gan ļaušu viņiem iesaistīties un runāt, un tad viņi iesaistās un runā, un es tagad nesaprotu, kā to visu salikt kopā, un vispār es esmu vadītājs, viņiem mani jāklausa, kāpēc viņi nepiekrīta, kā lai es ar diskusiju tieku galā, jo es neesmu mācīta un radīta, ka sapulcēs drīkst būt diskusija, konflikts, nepiekrišana un kā ar to visu tik galā. Nu, tad, attiecīgi, es runāju, stop, paldies, esmu pateikusi, sapulce ir beigusies, un es aizskrēju vecajās sliedēs. Un varbūt, ka tur kaut kur arī slēpjās tā sāpe. Tas ir labs komentārs. Kamēr tu runāji, viens no klausītājiem uzrakstīja komentāru, ka pateikt tās, kurās kaut kas ir jauns, kurās vārds saruna. Es priekš sevis jau esmu paņēmis no tevis šīs vārds saruna, nepateikt tas vecais. Jā. Jo, zini kā, es arī tevis teiktais, man norezonēja manu pieredzi, un vienplīgi, kad es pirmoreiz kļuvu pārdošanas direktoru, es fiziski tā sapulču telpu atradās ar manu darba telpu un valdes priekšsādātāju. Un tad man bija sajūta, kad es pie vieniem skrēju un teicu, jā, labi. Un tad pie otriem skrēju, nu, lūdzu. Bet es tev pilnīgi piekrītu, ka tā pārmantojamība sarežģīta ir, kā tu vari radīt kaut ko, ja tu neesi piedzīvojis, ja tu neesi redzējis to kā instrumentu, tu neesi diskutējis. Jā, šī, man liekas, ļoti labi atzina. Labi. Vēl par jautājumiem. Nosauksim lietot viņus, nu, ko Trumpa drīkst, jā, nedrīkst jau kādu laiku tur teikt, bet, nu, vecie buki. Ko tiem darīt ar sapulcēm? Jo tie arī ļoti strikti ieņēmuši kaut kas, piemēram, tas, ko es skatos, ka arī tie saucamie vecie buki vai vecie vadītāji, viņi pieņēmuši, man šis strādā, man šis patīk, nu un tad dzelžaini. Tad hibrīdu drīkst, ne, hibrīdu nedrīkst, es video neticu dzelžaini. Ko šajā auditorijā darīt ar sapulcēm, vai kā viņi var savādāk paskatīties uz sapulcēm? Šitais rītīgi interesantais. Vai te varētu tos paringu uztaisīt? Jo, kā es uz to skatos, reizēm liekas, nu, kāpēc ir jābojā tas, kas strādā? Tu jau arī zini, ka ir arī dažādas paudzes, un viss, kas ir izmaiņas, ir lielāks stress, un tas tiešām redz pie sliktāka rezultāta. Un tad ir jautājums, vai viņus vajag pārmācīt, un vai viņos kāds paklausās, kas tur notiek, un kāda ir efektivitāte viņu esošajām mācībām, sapulcēm. Es nedomāju, ka tas ir tik viennozīmīgi, ka vajag tagad visus mācīt pāriet uz vienu vai uz otru. Tas, laikam, atgriežas pie tā vārda saruna un sadarbošanās. Pirmkārt, paklausīties, otrā saprast, nu, vai tiešām, ja viņam tas strādā, kāpēc mūs tas kaitina? Kas tur ir tik slikts? Un kāpēc man tik ļoti vajag viņu pārliecināt par savu taisnību un uzdzīt viņam stresu? Šis ir interesanti. Skaties, tādām viedokļiem, tas, ko es piezīmēšu, ir tāds, ka, nu, es esmu sapulču fans, bet es arī esmu sapulču regulētājs. Tas nozīmē, ka man ir kaut kādas tur savu pieredzi, kaut kādas teorijas, un viena no tām ir tāda, ka, lai vispār ieietos kaut kāda forma, bieži vien vajadzīgs 3 līdz 5 reizes, bet pēc tam, kas ir interesanti, piemēram, tā sapulce, kas ir vienreiz mēnesī, kaut kad iestājās tā rutīna, un kāpēc mainīt, man parasti indikātori bijuši tādi, ka, nu, pirmkārt, tu pats tu jūti rezultātu un enerģiju, otrs, kas kaut kā tie cilvēki, viņi pat fiziski iesēžās vienās vietās, ieņem viens un tās pašas lomas. Un tad kādreiz mēs no šī punkta esam skatījušies, hei, nu tad, kad tev tas viss saregulējies, bet atkal ir pagājuši 5-6 reizes vai 1 pusgads, kaut ko, nu varbūt vietām, nu varbūt piecelies kājās, nu varbūt kaut kāds. Šis ir tas, kāpēc es saku, kāpēc būtu kādreiz vērts arī veciem bukiem pārskatīt. Ko tu saki?
Jā, es pieturos tam vārdam, vai tam vairs ir jēga, vai es sasniedzu to mērķi ar sapulci. Un vecie buki, ja es tā drīkstu viņus stigmatizēt un ielikt vienā Drīkst, kastē, kopš Trumpa drīkst. ja? Tiešām drīkst. viņiem ir svarīgs rezultāts, mērķa sasniegšana. Ja sapulce nesasniedz mērķis ir izmērāms, es domāju, ka viņi ļoti ies uz dialogu par to, kā to var efektivizēt vai mainīt. Okay. Okay. Nu, respektīvi, ka ja šis vadītājs, kam viss ir, es jau diez vai viņu uzrunās, ja kāds es atļaušos lietot vārdu pačīkstēs, man nepatika vai kāpēc, ja viņam būs pārliecība, tas sniedz rezultātu, vajag struktūrēt, ja viņš ieraudzīs jauno pievienoto vērtību, tad viņš varētu pamainīt. Ja. Precīzi, Nu, un caur tādu cilvēcīgu sarunāšanos, jo ir tā vecā labā taisnība, ko es arī vienmēr komunikācijas mācībās saku, nevienam nepatīk, ja tu centies pierādīt, ka viņam nav taisnība. Un ja es pie viņa aizēju ar zemtekstu, tu esi vecs ūpis un tu visu dari nepareizi, tieši kāpēc viņam būtu jāgrib ar mani sadarboties un mainīt sapulces formātu. Es tev varu vienu šajā vidējā posmā par tiem vecajiem bukiem starp jautājumu. Es tev gribēju pajautāt, es gatavojoties šai sarunai, pārdomājot galvā, ka es atceros vienu tādu piemēru. Viņam ir bārdi jau tam, piemēram, 10 gadi. Tāda kā man, apmēram 10 gadi. Un toreiz vēl nebija visi šie digitālie rīki, kas ir mentimetrs, kas ir visādi balsošanas rīki. Un tur man bija viens igauņu vadītājs, kurš toreiz izmantoja post-it lapiņas. Viņš bija apsēsts ar rezultātivitāti, un viņš pēc katras sapulces nolika apkārt post-it lapiņas, un cilvēkiem vajadzēja tur salikt 2-3 ciparus. 2-3 ciparus, kur pirmais bija, man liekas, enerģija, otrs bija uzzināja informāciju, trešais pieņemt lēmumi. Viņš sāk ar 6, viņš aizbakstījās Latvijas sakot līdz tam 8. Un tas, ko es tev gribēju pateikt, mums šodien atnāca atmiņā šis vecais piemērs, vai tev ir prātā, kas tad ir tie mērījumi, vai kā saprast, ir labas sapulces, nav labas sapulces no tavas pieredzes? Kolosāls jautājums, šo vajadzētu uzdot jebkuram, kurš ir sapulcēs. Man sasaucās asociācija ar vienu komandu, kuri tieši ar šādu tekstu ir pie manis atnāca pāris gadus atpakaļ. Mums vajag uzlabot sapulču efektivitāti. Un mans loģiskais pretjautājums ir, kas liecina, ka tagad viņas nav. Kā jūs to mērat? Un es ar jūs pastrādāšu, kā jūs zināsiet, ka pirms un pēc ir bijis rezultāts. Nu, nav tā, ka tu vienkārši atnāc, izmet naudu, un tagad es sapulces jau uzlabojam. Un kas ir tas, kas vispār traucē viņa efektivitātei, kā viņi to redz? Un tā komanda patiešām īsti nevarēja to atbildēt. Un es pat teiktu, ka mums nevajadzēja mācības, mēs aizgājām līdz mācībām, taču lielākais darbs bija padarīts tad, kad mēs pirms mācībām ar viņiem apsēdāmies un likām kopā, kā tad vispār var mērīt sapulču efektivitāti. Un tās lietas, kuras mēs skatījāmies, ir, piemēram, par vienu tēmu, kamēr viņi ir atrisināti no A līdz Z, cik daudz sapulces ir vajadzīgs. Vienam kodam jautājumam, 1, 2, 5. Efektīvāk būtu kas? Mums tagad ir 5, gribam 3. Forši, šitā mēs mēram. Otrs veids, kā vai visi tie, kas piedalījās, viņi reāli runāja, iesaistījās, viņiem bija kaut kāda pievienotā vērtība. Gan viņu pašu izvērtējumā, gan arī no tā, kā veidojās sapulce. Tad tāds reāli izmēramas lietas. Vai mēs sākam un beidzam laikā? Vai mēs vienmēr kavējam 5 minūtes? Vai mēs vienmēr esam 5 minūtes pāri? Ļoti maziņas lietas. Un tad jau, kad tām mazajām vienkāršajām lietām pievēršās, tur ir iespējams ieraudzīt dziļāk to sakni, kāpēc šitā notiek. Īstenībā viņu pagarina tas, ka tur ir pusi cilvēki, kam nav jābūt, un viņi ieliek cita projekta tēmas iekšā, un mēs tāpēc aizmaldamies. Jā, vēl bija mērījums, vai mēs sasniedzam sapulces mērķi un runājam tikai par to tēmu, vai mēs kaut ko citu runājam. Un reāli ir cilvēciņš, kas pirmajā sapulcē sēž un fiksē pa tēmu, ne pa tēmu, pa tēmu, ne pa tēmu. Un tu fiziski ieraugi, ka no 40 minūšu sapulces 20 minūtes jūs runājat par kaut ko citu. Kur ir atbilde efektivitātei. Nu, tādi tie mērījumi. Tas ir interesanti. Es vēl būtu 2 piemērus no savas puses šeit varu pievienot, jo viens, bet arī tas bija tāds ļoti mērķiecīgais vadītājs, kas gāja. Viņš bija noteicis, kā pieņemto lēmumu skaits. Viņš to mērīja kā savas komandas ātrumu. Viņš bija kaut kur paskatījies statistiski, tur vienā noteiktā sapulcē, un teica, viņi nofiksēja 10 jautājumus, kurā ir atbildīgais progress. Nu, ir skaidrība, tas ir tas mūsu ātrums. Ja mēs tur bakstamies ar 4, tad nav 11, visticamāk, ne šeit. Jā, tā kā tas arī bija tas. Un otrs ir, es jau varu no savas pieredzes arī, ka sapulces mācot, arī man iepatīkās tas viens princips, ka tur vajadzētu būt par 20%
pagātne un 80% ir nākotne. Tas, ko tu teici, saruna, kā mēs darām, ko mēs darām. Bet tur arī bija tīri viena tehniska problēma. Tā kā mēs ar vadītājiem šo diskutējām, ka, lai to realizētu, tev tas laiks ir jāsagatavojas sapulcei. Jo, ja es vienkārši aizēju, skatos ciparu, sāku reflektēt, tad jau neizbēgam. Jā, te jau neizbēgam. Labi, trešā prizma, un te es vēlreiz aicināšu mūsu šodienas skatītājus, klausītājus rakstīt, var rakstīt arī nesmukas lietas, vai rakstīt arī ārprāts, kā tā drīkst. Iedod man lūdzu savu viedokli no tā dalībnieka, jo labi, tu esi vadītājs, jauns ar enerģiju tu vari salikt, vecs buks, tu sev uzdos jautājumu, vai vajag, bet tu esi dalībnieks. Un bieži vien tieši no dalībniekiem saka, kāpēc man tur jābūt. Nav laika strādāt, visu laiku jābūt sapulcēs. Kāpēc man jābūt 50 minūtes, ja man pajautāja 10 minūtes. Iedod savu skatu punktu. Sapulces no dalībnieku viedokļa, kur viņš ļoti daudz ko nevar ietekmēt. Ielika un ielika. Jā, tur atpakaļ pie tās sarunas. Tad vajag cienam savu sarunas partneri. Man reizēm rodās sajūta, ka veidojot sapulces, ieslēdzās tāds kaut kāds milzīgs ego, ka katram cilvēkam viņa tā doma ir, piedod man būvaldi pie loga, Viņam sapulce. Viņa īstenībā, jā, varētu nākt iekšā. Tad, kad tiek veidota sapulce, ieslēdzās tāds mans ego, ka mana sapulce ir vissvarīgākā, mana tēma ir svarīgākā, kas ir normāli, ja mans prāts uz to ir nofokusējies. Un tajā brīdī es aizmirstu, ka citiem cilvēkiem ir vēl visādi citādi darbi un visādi citādi svarīgas lietas, un ka tā ir viena no. Un tā cieņa būtu, pirmkārt, jā, vai šiem cilvēkiem tur ir jābūt. Un es viņiem pavaicāju, vai viņi tur var un viņiem ir laiks tur būt. Brīnišķīgi man ir, es priecātos kā dalībnieks, ja cienītu manu kalendāru, un jūs redzat, ka man nav 5 minūtes laika aiziet pēc ūdens vai stoleti, tas ir absurds, ja, kas notiek mūsdienās, man ir šausmīgi skumji par to, un man ir milzīgs prieks redzēt komandas, kuras sāk apzināt tās 45-50 minūtes taisīt un apļās stundas. Un noslēdzošā lieta, tas, kas bija virsraksts, ja šeit, vai šis varēja būt ēpasts, tas, es domāju, ka nāk tieši no dalībnieka, jo tas, kurš vada sapulci, viņš nekad nedomās, ka tas varēja būt ēpasts. Jo tas ir man svarīgi, tā ir mana tēma. Tā nevar, mums ir jāsanāk kopā, un dalībniekam viņi izstāsta pilnīgi savādāk. Tas āķa jautājums būtu, lai abas puses apmierinātas, ja, vilks paēdz kaza dzīve, kā es varu izvērtēt, kā sapulces vadītājs, ka tas varēja būt ēpasts. Jo man liksies subjektīvi kaut kas daudz svarīgāk, kāpēc vajag satikties. Man varbūt grūti izvērēt, un kas tās ir par metrikām. Šis ir interesanti. Un tad viss problēmas no bērnības, ja? Ego bērnība, un man tik svarīgs mans jautājums, ja, kad tur mēs paliekam. Bet saka, es paturpināšu nedaudz šo diskusiju, jo Monta ir uzrakstījusi, ja sapulces tēmu būtu izskaidrot ēpastā, tad sapulces nav vajadzīga, bet zin kā, es šeit tā viegli oplanēšu, tikai pateikšu, kāpēc, jo redzi, pēc dažādām tipoloģijām uz raksturiem, ir arī cilvēki dažādi, jo redzi, vieniem, lai izdomātu, ir nepieciešams šis runāšanas instruments. Viņi runā domājot, un savukārt citi tiek iedzīti vājprātīgā stresā, ja viņiem pasaka, tagad ātri, 3 soļus, nākamos risinājumus. Bet kā šo sabalansēt, jo visticamāk komandā jau mēs nevaram tagad jūs pļāpīgie ideju ģenerētāji taisat sapulces, pārējie saņem ēpastu. Tur būs gan. Te ir kaut kāds līdzsvars, saprot, panākams. Es domāju, ka te nāk palīgā tās asinhronās sapulces. Tas nozīmē, ka es izmantoju vēl rīkus. Ko nozīmē asinhrona sapulce sākumā definīcijā? Tā ir sapulce, kas nenotiek vienā laikā un telpā vienlaicīgi. Ja? Līdzīgi kā vienkāršākais piemērs, teiksim, ēpasts ir asinhrona saruna. Mēs ar tevi sarunājamies, bet dažādos laikos. Ja? Es tev nosūtu no rīta, tu man atbildi vakarā. Es atrodos savā mājā, tu atrodies savā mājā. Tad dažādos laikos un telpās. Un ar sapulci ir līdzīgi. Un tas, ko es šeit ieteiktu, jo tas ir liels izaicinājums, dažādas personības, ja arī pēc diska, ja ko var smuki caur vienu partners iztestēt, kas mēs esam, var piefiksēt, kāds mēs esam dažādas personības, kā mums strādā prāts. Un tas ir brīnišķīgi, ja komandā viņas ir. Vai ne? Tā mēs rodam risinājumus, un tas ir sarežģīti komunikācijā. Tādēļ tā asinhronā sapulce paredzētu, ka kaut kādu informāciju es izsūtīju priekš. Kaut kādu informāciju es
aizsūtu video veidā, ierakstītu tiem, kas savādāk uztver. Ar dažiem cilvēkiem es varbūt satiekos atsevišķi, nezinu, pie tējas vai vēl kaut kur uz 10 minūtēm parunāt, izrunāt, vai es zinu, ka viņi tādi ir, es viņiem esmu aizsūtījis pirms tam e-pastu vai video, es pie viņiem pieeju un pasaku, nu, ko tu domāji par to, un es viņam iedodu to laiku izrunāt ārā šito. Un tad mēs jau satiekamies sapulcē, kur tālāk pieņemam kaut kādus nākošos lēmumus. Vienam ir bijis laiks izpētīt datus, kādam ir bijis laiks ar manu video jau iepazīties, ko es teikšu, jo viņam vajag padomāt, pirms viņš atbildēs tam, un kāda būs tie viņa mērķi, un kādam es būšu jau pieskrējusi klāt un ar viņu saviesīgi papļurkstējusi par tēmu, līdz ar to viņš ir varējis mazliet sākt par to runāt. Protams, viens dalībnieks raksta, ka ir labs rīks ierakstīt, sapulci, paprasīt mākslīgam intelektam. Es neesmu tā darījis, notestēšu. Es domāju, priekš mans mērījums būtu, ja reiz mākslīgais intelekts nevar sastrukturēt ar viens 5, 10 punktus, cik neiedzīgi tas bija. Tas pat MS tīmā esot, jā, es ar šito nesen uzzināju. Es arī esmu testējis. Pirms paiet dziļāk asinhronā sapulce, kas ir ļoti interesanti, jo es arī tādā terminā noteikti neesmu domājis. Es gribēju pajautāt, vēl pabeigt to jautājumu no dalībnieka viedokļa. Drīkst sēdēt un nākt teikt, kāpēc man šeit jābūt? Drīkst apsēsties sapulcē dusmīgam, attaisīt datoram, teikt, es te negribu būt, man deg ēpasti. Tā gan nē. Drīkst pārjautāt, kāpēc mums bija jāsanāk, ja tu man neuzrakstīji iepriekš par to un to. Respektīvi, no tāda dalībnieku viedokļa, mēs varam kaut kā palīdzēt, protams, ka drīkst, nedrīkst, tas tāds pēdiņās liekams, jā. Bet kas ir tās uzvedības, kas ir tie veidi, kā mēs tam dalībniekam varētu palīdzēt, tās sapulces ietekmēt vai padarīt viņas krāsaināks vai dzīvāks? Jā. Tik daudz ir apakšā lietas, vai ne? Tā vienmēr es domāju, kādēļ nē? Kādēļ es nevaru pateikt nē sapulcei vai pavaicāt, kāda ir tā tēma, kāpēc tas pieaicināts, ko no manis sagaida, jo tas ir absolūti cilvēcīgi. Ja tās vides mums ir dažādas komandās un kaut kur ir tā drošība, un kaut kur nav, un kaut kur es baidos, man nāk visvairāk piemēri prātā ar ministrijām, ar ko bieži vien partners arī sadarbojas, un arī esmu bijusi pie viņām ciemos, kad ministrs aicina, taču nevar atteikt, un ka tas ir vakari un vēli, vai sestdienas, vai vēl, un viss ir krīze, un var saprast, vai ne, to emocionālo, kas ir apakšā. Taču, ejot atpakaļ, mans teikums un ieteikums, kā uz to skatīties, vienmēr ir, ka tas, kam tu piekrīti, to tu normalizē. Tas, par ko tu nerunā, to tu normalizē. Un, manuprāt, ir ļoti ok uz e-pastu atbildēt, forši, ko tu no manis sagaidi šai sapulcē, vai var lūdzu man 3 teikumos atsūtīt. Tas ir cilvēcīgi, tas nav uzbraucoši, vari pat pielikt klāt, ja tu vēlies teikumu, lai es efektīvāk izmantotu tavu laiku, lai tava sapulce būtu kvalitatīvāk, vai tu vari man palīdzēt un izstāstīt, kas ir 3 lietas, ko tu no manis sagaidi. Un ja uz šo sistemātiski man nav atbildes un tiek ignorēts, es varu individuāli pieiet klāt un pavaicāt. Ja tad arī tas tiek ignorēts, tad es drīkstu sapulcē būt dusmīgs un pateikt, kāpēc man te ir jābūt. Ja? Bet tad tas būtu kā pēdējais solis. Paldies. Atkal, Nikā, es tevi klausoties atceros vienu sanu stāstu, pie viena klienta birojā, viņam bija sapulces starpā tāds liels why vai kāpēc uzliks. Es jautāju, kas tas ir par kāpēc plakātu. Viņi toreiz teica, ka viņi kāds lietu vajag normalizējuši vai padarījuši to situāciju tādu, ka ir korekti pajautāt vārdu, kāpēc. Kāpēc es esmu šeit, kāpēc mēs skatāmies to jautājumu no visām pusēm. Jā. Bet ļauj man pateikt no saviem vārdiem, tas, ko es saklausīju, tas, ko tu teici, tad respektīvi, pirmkārt, korekti, ja? Pirmkārt, korekti un tā vietā, lai žēloties vai klusībā piekrist, jo tad es to akceptēju, ja? Ja visi klusē, tad es to akceptēju, tad korekti būtu pajautāt, ja? Kas ir tas, ko es varu darīt, kas ir tas, ko mēs varam pēc tam, kas ir tas, uz kuru mirkli man jābūt, tas korektais veids, ja? Tas korektais veids, ja? Labi, ja es esmu nonācis un tā kā ministrijā tur nedrīkst, un tagad es sēžu un es stundu klausos to, kas uz mani neatiecās, ko tad, tavuprāt, ir pieņemts vai nav pieņemts darīt? Es jau esmu tur. Cik liela duša? Tas viss no dušas atkarīgs. Vidēji neliela. Jā, tur būtu ļoti palīdzoši un patīk tas, ko teici, ka tajā telpā ir why, kāpēc, tad tiek dota iespēja, kas drīkst šo jautājumu uzdot.
man viņa tiek atvērta. Bet man ir vidēja dūša, tad droši vien tai vidējai dūšai es liktu klāt, cik man ir laiks tam visam tērēt un tam līdzīgi. Ir cīņas, kuras ir jāizcīna, un ir cīņas, kuras nav jāizcīna. Un mēs katrs subjektīvi izvēlamies, kura cīņa ir tā. Ja es pieņemtu lēmumu, ka šī ir cīņa, kas man ir jāizcīna, jo tas tiešām paņem katru dienu no liela apjoma man laika, un es paralēli vai nu fiziski nevaru, vai ētiski nevaru un negribu tur, strādāt datorā un tam līdzīgi, un tāpat tas novērsīs manu uzmanību. Tad es pēc kaut kādām minūtēm 15 droši vien pacelt un pavaicātu, un atkal jau pieklājīgi un ciepi un pateikt, ka man ir šādas lietas, kuras gribētu paspēt izdarīt. Redzot, ka šobrīd tajā tēmā es nevaru iesaistīties, lūdzu pasaki, kas ir plānots uz priekšu. Es viņu sagaidīšu, vai varbūt pēc tam tad mēs atsevišķi un izskatās, ka jūs šim jautājumam šai sapulcē nepieskarsieties. Tad dūša būtu uzrunāt. Ja tā nav mana cīņa, tad ielpa izelpa, neko, ja paralēli darbojos, tad darbojos, bet tas man neliekas forša lieta, tas tā nav cieņpilni, un pēc tam pienāk klāt un pateikt. Kā Klaus redzēja, ka šajā sapulcē nebija vajadzīga man iesaiste, es vajag priecātos, ja mēs varam novienoties par nākamajām reizēm. Kā tad mēs to darām? Paldies. Ko mums šai sarunai mums vijās cauri vārds saruna, vai ne? Jā. Mēs varētu sapulci aizstāt nevis sapulci, bet saruna par, un otrs arī man ir jāveido tā saruna, sakot, kas tad patīk vai nepatīk, kas tad patīk vai nepatīk. Labi. Man ļoti interesanti likās tā asinhronā sapulce, ko tu pieminēji. Vai tu varētu iedot vēl piemērus? Tātad pirmkārt, vai uz šo formu, ka mēs veidojam šo sarunu dažādi, tas ir vairāk vadītājs skatu punkts vai dalībnieks skatu punkts, tas ir viens. Un otrs uzreiz es pievienošu otru jautājumu. Vai tev ir kādi piemēri vai metodoloģija, vai kādas rekomendācijas attiecīgi, tas attiecās uz kaut kādu regulāru sapulci, nezinu, kas ir pirmdien 10 par projekta statusu, vai tas vairāk attiecās uz tādiem projektiem, kas mums jāsanāk ik pa reizē, lai atrisinātu kādu jautājumu. Jā. Iedod nedaudz savu pieredzi un detaļas. Tagad tā vienkārši izstāstīt, jo ar viņām ir drusku līdzīgi kā ar kaut kādām tēmām mācībās, kad ir biznesa improvizācijas, es labāk iedošu piedzīvot, jo stāstot. Tātad uz tā pirmo jautājumu atbildot gan regulārās, gan projekta. Es iedošu sākumā tādus ļoti brutāli vienkāršus piemērus, un caur šiem arī to, ka var atrast, ka šī sapulce varēja būt ēpasts, sākot izmantot asinhronu sapulci. Piemēram, ja man ir regulārās 1-pret-1 sarunas ar manu darbinieku, kuras ir neobligāti par mērķu sasniegšanu, bet varbūt tomēr arī par to, kā viņam iet un kā viņš jūtās, ja, un kopumā kāda ir kultūra un kas viņam palīdz un traucē darboties, es viņam pirms tam varu aizsūtīt vai nu vienkārši e-pastu ar jautājumiem, hei, kas ir tas, ko tu gribi apspriest šajā sapulcē, vai kaut kādu, es nezinu, tur aizpildāmo anketu, kas man iedod informāciju un rezultātu. Līdz ar to tā sapulce, kad mēs satiksimies, mums jau ir skaidrs pie tēmas. Es ietaupu kaut kādu laiku viņai. Un mēs esam iesākuši sarunu iepriekš. Turklāt abi esam aizgājuši ar diezgan precīzām gaidām, ko no viņas iegūt. Tas ir tāds ļoti vienkārši. Vai sapulce komandai, mums taču ir visiem diezgan daudz, mēs tikai to neuzskatām vēl par asinhronu sapulci, bet mums ir diezgan daudz kaut kāda online rīka, kuros mēs atzīmējam darbus izdarīts, neizdarīts, šī tik tālu, esmu iesprūdis ar to un tam līdzīgi. Tā ir daļa no asinhronu sapulces. Jo teorētiski, tā, ka mēs satiekamies, mēs jau varam sakāt, ka manam projektam ir šitā un tur ir šitā. Tas nav vajadzīgs. Tātad, ja mums ir ik nedēļas tikšanās par mūsu projektu statusiem, tātad projektu statusi jau ir šeit, kaut kādā programmā, viņus varbūt sapulces vadītājs atjaunināt, atgādina, izsūta, uzmetam aci un lūdzu atsūtat, par kuriem jūs gribētu, teiksim, runāt sapulcē, kas ir tās lietas, kur mums vajadzētu palīdzēt. Un turklāt no šī es varu redzēt, ka, es skatos, ka Andrim ar viņu projektu viss ir kārtībā, un pārējiem ir jautājumi, kas neiet, kas nav saistībā ar Andri. Tātad es Andrim vēlreiz pasaku, klausies, izskatās, ka šeit tā kā ne, fine, un viņš nenāk uz sapulci un nāk pārējie, un mēs runājam jau par konkrētām lietām. Tas ir viens veids. Padarot viņu vēl sarežģītāku, tad viss tas lēmumu
pieņemšanas posms arī ir asinhrons. Tad kaut kādā brīdī mēs satiekamies, taču pirms tam ir e-pasts, ir kaut kādas formas, kuras mēs pildam, ir brīnišķīgs rīks Lūma, man nenormāli patīk. To es parasti saku tiem vadītājiem, kuri ir izveidojuši sapulces, kā vienkārši nolasīt savu prezentāciju. Brīnišķīga Lūmā, tu vari nolasīt video savu prezentāciju, parādīt savu PDF, iziet viņam cauri, aizsūtīt linku, visi viņi apskatās laikā, kad viņiem ir ērti. Un tad mēs satiekamies pēc 2 dienām vai nākamdēļ sapulcē, kur viņi uzdod jautājumus, komentē, diskutē un tam līdzīgi. Un tā arī ir asinhrons sapulce, jo es esmu ietaupījusi viņu laiku, un viņi sevi ērtā laikā ir noskatījušies to manu obligāto prezentācijas materiālu. Un tad kombinācijas starp dažādiem veidiem, kā komunicēt par to, ko vajag atrisināt sapulcē, tā ir asinhrona sapulce. Un tad, kad es strādāju, jau labu laiku atpakaļ uzņēmumā, kas ir 16 dažādas valstis, tas patiesībā bija vienīgais veids, kā vadīt jēdzīgas sapulces, jo mēs arī fiziski bijām dažādās laika zonās. Mums tur Meksika, Gruzija, Norvēģija, Zviedrija, tas ir pilnīgi dažādas laika zonas. Un jā, es ierakstu vienu video ar PDF, kur šitais ir pirmās 10 minūtes no sapulces, tad jūs viņu izlasiet sev vērtā laikā, mēs satiekamies pēc 2 dienām, es aizsūtu jautājumus, kas man interesē, viņi atķeksē, kas viņiem bija neskaidrs, piemēram, kaut kādā ailē, un mēs jau runājam par lietu. Un reizēm šo darot, atrisinās jau daudz jautājumu, un pat sapulci nevajag. Un vajag varbūt kaut kādu 1-1 tieši starpā. Un tā. Es priekš sevis lieliem burtiem pierakstīju vārdu pieredzi. Ja, pieredzi. Ja mēs uzdod šo jautājumu, sevišķi tas, kurš vada sapulci, vai arī tas, kas var ar vadītāju parunāties, kas ir pieredzi. Ja? Uzdot, nosūtīt video, uzdot jautājumus, saskaņot, kas tev ir svarīgi, tas mainīt to fokusu. Pat ja tas būtu tas pats laiks mainīt fokusu. Man arī nāc prātā viens piemērs, kur vienā uzņēmumā bija ļoti sastrukturēti mērķi, viņi ievieš OKRs. Un tad viņam bija tie OKR atskaits, un tad viņi nonāca vienā punktā, kur viņi teica, ka nodaļas savstarpēji sāk bremzēt izpildi, jo viņi salikuši mērķi, kas izpildītu no otra. Bet būtības tagad, kā iedomājas, ja viņi būtu aizsūtījuši pirms, tad tā saruna būtu nevis par projektu statusu. Tā saruna būtu, ko izdarot, mēs varam to caurlaidību uzlabot, vai ne? Jo, piemēram, tas, ko tu teici, 20% pagātne, 80% nākotne. Īsumā tie 20% ir tie, kurus var nest uz asinhrono vidi pat ļoti. Un tad mēs satiekamies, un mums ir tikai tā nākotnes daļa jau verbāli. Labi. Man ienāca prātā viens improvizācijas jautājums šobrīd par to lēmumu fiksēšanu. Jo skaties, es nedaudz ieskicēšu garāk to savu domu, jo skaties, agrāk ļoti bieži tos lēmumus, neatkarīgi vai tā ir parastā sapulce 1-1 vai kaut kāda cita forma, rakstīja vadītājs. Ja? Tur Teams, meeting notes, tur katram tā savu formu, jo pārējie šķiet nemācēja, viņš arī bija tas, kas kontrolēja. Tad vienu brīdi bija tendence par to, ka lūgt darbiniekiem to darīt, tāpēc, ka tas, kurš pieraksta, tas vairāk, pirmkārt, es spiestu saprast, otrkārt, vairāk uzņemās atbildību, treškārt, vairāk iesaistās kaut kur. Un tagad man jāsprātā, mēs paši jau šajā sarunā dzirdējam komentāru mākslīgo intelektu. Tad kāds mūsu vietā piefiksē lietas, iedod savu skatu, vai no tā, kurš piefiksē, mainās tie lēmumi, tie nākošie soļi, atbildība. Kā uz to skatās, vai ne? Rakstīšana, kognitīvs process, tātad saglabājas atmiņā, kam es piekrītu, kam nē, un nepalaižu garām kaut ko. Jo reizēm ir tā, ka es ar vienu runāju, 2 tur runā vēl kaut ko, vēl kāds ar mani, un es varu nepiefiksēt informāciju. Tātad, ja es viņu pierakstu pa punktiem, es viņu atceros un zināšu. Ja to pieraksta kāds cits, viņš var pierakstīt kaut ko, kas man nelikās svarīgi, vai ko es nedzirdēju, vai palaidu garām. Vienalga, vai tas ir cits cilvēks vai mākslīgais intelekts. Tad te būtu tas āķis, ka pirms to paņemt kā galīgo fināla versiju, es viņu pārlasu un pastos, ka tu šito piefiksēji. Kur tad tu šito esi piefiksējis, ka es neko tādu nedzirdēju? Tas pat varētu būt interesanti, jo iespējams, ka tas mākslīgais intelekts sadzird, ko es tiešām nesadzirdu. Un tas arī var iedot papildus informāciju. Jā, un ar pārraudzību. Tā droši vien būtu mans skatījums. Ko mēs cenšamies izdarīt ar mākslīgo intelektu, vai ne? Mēs viņam prasām, bet gribam ar pāraudzību. Jā, bet ar pāraudzību. Labi. Aju, tu jau daļai pieskāries ar savu iepriekšējo pieredzi hibrīdu sapulcēm. Hibrīdu sapulcēm man jāsaka tā, ka vislielākās grūtības, vismaz tiem klientiem vai mācību dalībniekiem, ka mēs saskaramies, ir tāds, tiešām tās hibrīdi, kur kāds ir klātienē, kāds ir datorā, kāds ir tavu tīmu, tad kāds, un pie tam tas, ko es redzēju, ļoti dažādas kultūras.
Citi tad sanāk tik ļoti, es atļaušos lietot vārdu, auklējās ar šiem attālinātiem kolēģiem, ka mēs pazaudējām vai cieņu pret klātesošiem. Citi dara otrādāk, nofokusējās uz tiem klātesošiem, tos noignorē, jūs vēl šeit esat kaut kur, bet arī nevienu neapvainojot, es esmu secinājis, ka tā dinamika diezgan izmainās, un īsti kādreiz tas risks ne šur, ne tur ir liels, iedod savu viedokli, vai tur ir kāds labs risinājums. Ja patiešām objektīvi, pie tam dažkārt objektīvi, dažkārt neobjektīvi, dažkārt objektīvi ir tās dažādās valsts laika zonas. Jā. Es sākšu ar vienu joku no dzīves, ko es atceros. Tātad pirms bija vēl beigie roboti un mākslīgais intelekts, mani pārbiedēja robots. Mums bija sapulce, kurā bija, ja es nemaldos, mēs bijām Latvijā lielākā daļa uz vietas, un tad attālināti bija pievienojušies no Spānijas un no Bulgārijas. Un kaut kādā karstumā mēs nedzirdējām vairāk tos online savā starpā. Un mums tajā brīdī ofisā eksperimentāli bija tādi braukājoši robotiņi, planšetes uz riteņiem. Un viens no tiem spāņiem bija pieslēdzies uz to planšeti un brutāli iebrauc mūsu sapulču telpā, ka jūs mani nedzirdat. Šausmīgs abījos. Jā, tas man tāds par hibrīda sapulcēm. Ar hibrīdu ir tā, ka viņš ir vissarežģītākais formāts. Un, ja vien ir iespējams, es iesaku viņu neizvēlēties. Tad labāk katrs no sava datora, no sava galda. Daudzu iemeslu dēļ. Ja tomēr ir hibrīds, tad hibrīda etiķete nosaka, un arī tas, kā viņu plāno, mēs viņu plānojam un darbojamies tā, it kā mēs būtu online. Tātad mans primārais fokus ir uz online. Un arī par pārējiem es attiecos tā, it kā viņi būtu online. Tātad viņi nevar vienkārši sākt runāt, ir arī mute, unmute kultūra un viss šis te pārējais. Es mēģinu viņus arī sasēdināt tā, lai ir ekrāns un apiļi, un tad mēs tur visi esam kaut kā kopā ap to galdu un viens otru redzam. Visa informācija dalās uz ekrānu, ekrāna šērošana, arī klātesošiem jau grib tikai caur to. Tātad tas īstenībā prasa ļoti daudz enerģijas un spēka, jo cilvēkiem esot klātienē, tas liekas absurds, es taču varu šādi. Viņam aizmirstās, jā, viņi iekarst. Taču arī viņiem ir jārēģē tā, kā viņi būtu online, un ja ir pauzes, tad ir tā iekšējā kultūra, kuru ievieš un ļoti apzināti izmanto, nekāda runāšana par tēmu pauzēs vispār nē. Līdzīgi tāpat kā, ja mums ir ārvalstu kolēģis, tad pat, ja mēs esam lielākā daļa latvieši, mēs visi runājam angliski, arī pauzēs, arī vēl kaut kur. Vienkārši kā āmen baznīcā. Ja? Un tad tas būtu kā tāds likums, kas jāievēro. Tātad 2 likumi, attiecamies pret visiem, kā viņi būtu online, fokus ir tā, kā tas būtu online, arī gatavojos es viņam šādā veidā, un pauzēs nekādu runāšanu pa tēmu. Ļoti labs formulējums. Paldies tev. Es priekš sevis saņēmu atbildi, jo es arī nedaudz laitoju vienmēr šo jautājumu, bet es pateikšu arī to saviem vārdiem nedaudz, ka mums tomēr ir jāizvēlās neatkarīgi, vai kāds ir pieslēdzies, vai tā ir klātienes vai attālināta. Jo ja tā ir klātienes, bet kāds netiek, tad droši vien šobrīd būtu korekti, tu pieslēdzies, bet tu vari būt bez kameras vai informatīvi, un mēs šobrīd nevarēsim to veltīt tur laiku. Vai otrādi, ja ir objektīvi, valstis laika zonas, tad mēs attiecamies pret to, kā attālināt. Ļoti labi. Šis ir ļoti labi, jā. Man vēl jautājums sarakstā, tur diezgan daudz par sapulču veidiem, bet mēs vēl esam pie lieliem jautājumiem. Zini, kas vēl pie lieliem jautājumiem? Par interesantumu, par enerģiju. Es atļaušu uzdot vairākus vienkārši atvērts jautājumus. Vai ir jābūt tur enerģijai, vai cilvēkiem ir jāsmaid, vai ir normāli tas, ka mēs tur esam tās galvas nodūruši, vai ir jābūt interesanti, vai gal galā var būt garlaicīgi un kādreiz kaunpilni, ka es neesmu kaut ko izdarījis, jā, vai te ir kaut kāds tavs priekšstats vai viedoklis? Es tagad runāšu tā kā psihologs. Visām emocijām ir vieta, un tad mums ir jāsaprot, no kurienes viņas nāk, jo viņas dod kaut kādu informāciju, ja. Piemēram, ja tas ir piekdienas vakars 4 un visi sapulcē ir nodūruši galviņu, tas ir absolūti normāli, jo cilvēki vienkārši noguruši. Un tad varbūt nav jāgatājsīt piekdienas vakarā 4 sapulci, jo prāts vairs nestrādā. Tā kā visam ir jēga, visam ir vieta būt. Pagriežot to jautājumu uz otru pusi,
no enerģijas, tātad fiziskās enerģijas dalībnieku un arī emocijas un emocionālā stāvokļa ir tieši atkarīgs sapulces efektivitāte, tātad cik ātri es viņu beigšu, vai sasniegšu mērķus, kādas lēmumus mēs pieņemsim. Tādēļ, jā, ir vērts saprast, kad mēs to darām, vai viņi ir iepauzējuši un kā es varu veidot sapulci interaktīvu vai iesaistošu, viņai pēc noklusiem tāda ir jābūt, nevis 20 minūtes monologu. Nu, ko tā tad vajag, lai būtu interesanti, vai ne? Ja to arī, bet būtības to enerģiju vajag, lai risinātu jautājumus, lai būtu iesaisti. Ja visi būs garlaicīgi, lai visi būs pamesti, tad šis tomēr ir tāda pakārtot vēl mērķim, struktūrai, sarunai, ja tomēr arī tas enerģijas paužu jautājums ir. Ja. Ja mēs pieņemam, ja mēs pieņemam, ka es tos cilvēks esmu sapulces uzaicinājis, jo man no viņiem kaut ko vajag, man vajag, lai viņi par šo domā, man vajag, lai viņi tajā ir ieinteresēti, lai viņi nes kādus risinājumus un dod savu viedokli. Tad no tā, kā darbojas cilvēku prāts un domāšanas process, viņam ir jādod stimuls kaut kāds, viņam vajag saprast, kur tad es šito varu ielikt, kāpēc, kā es varu būt iesaistoši, viņam ir jāpamodina kaut kāda emocija, jo es esmu vienaldzīga par šo tēmu, tad būs tā, kā tu teici, ja labākie jautājumi, vai jums ir jautājumi? Nē, nav, vai kas neskaidrs? Nē, viss skaidrs. Un tas vienkārši stāsts par vienaldzību. Ja es nebūšu vienaldzīga, tad man būs enerģija un es strīdēšos, un to var dabūt fiziski, un viss kaut kā to var dabūt gatavu, un tas ir labi. Paldies. Jums paralēli mēs uzprasījām uz jautājumu, teikt, kā reiz kāds labs jautājums, vai tu redzi un vai tu varētu nokomentēt lūdzu šo jautājumu? Kāda etiķete valodām rakstiskajiem materiāliem, ar ko dalās sapulcēs, katrs savā, vai tomēr būtu korekti vienoties par vienu, piemēram, angļu? Tādā, lai visi var izlasīt, protams, jā. Tad novienojoties visi, kas būs saistīti ar šo informāciju, lai var izlasīt un saprast. Un es droši vien teiktu ne tikai angļu valodu, bet arī terminus un izteicienus. Jo, piemēram, ja es esmu projektu vadītājs un es atkal atgriezīšos pie savas iepriekšējās pieredzes, mēs, teiksim, varam jaunu valsti vaļā. Ko nozīmē varam jaunu valsti? Mēs varam biznesu jaunā valstī, meitas uzņēmumu. Un tad šajā projektā ir gan klienta apkalpošanas, gan parādu piedziņas, gan finanšu, gan cilvēku, visādi departamenti. Un ja tur ir tas sapulces apkopojums, kurā ir izmantoti vārdi, kurus specifiski zina tikai finanšu departaments vai kaut kas, es viņu lasot, nerunājot par to, ka es jūtos kā muļķe, ja, tātad manas emocijas pazeminās, es arī varu nesavilkt, tad kāds tam sakars ar manu klientu apkalpošanas departamentu un kā tas ietekmē. Tādēļ ne tikai fiziskai valodai, arī vārdu izmantošanai ir jābūt tādai, lai to saprot visi cilvēki, kas pēc tam strādās ar šo materiālu, kuru mēs veidojam. Tā ir tāda atkal cieņa sarunā, tikai šoreiz rakstiskajā sarunā. Es piekritīšu, es varu aicināšu paskatīties, mums ir vēl viens ļoti labs jautājums, un es varu norazonēt tikai ar vienu piemēru no pagājušās nedēļas, kas gan nebija sapulce, tā bija mācība, tas bija uzņēmums, kurā ir krieviski runājuši akcionāri, kuri vienlaicīgi nevis akceptēja, bet tā tas ir arī pieņems, ka tas mācību materiāls bija latviski, vienlaicīgi lūdza pa vidu, vai mēs varam runāt krieviski, un vienlaicīgi tādā grupā izrādījās arī kolēģi no Lietuvas, kas nebija zināms. Un jāsaka, tas, protams, ka man bija vieglāk runāt daļai krieviski, daļai angliski, daļai latviski, materiāli gatavot latviski, bet, protams, ka korekti būtu, ja tā labāk, mazākā apjomā, bet viņš būtu, ja es tikai varu norazumēt, jā. Jā. Labs jautājums, sapulču kultūra. Vai un kā tie dalībnieki var ietekmēt? Jo man liekas, uz pirmo uz daļu skaidrs, ka vadītājiem jāveido tā kultūra. Es domāju, varbūt es pārfrāzēšu, kā dalībnieki un visa komanda var iesaistīties šajā kultūrā un efektivitātē. Man ir viedoklis, man šito gribās tev aizmest atpakaļ. Tu esi vadītājs ar komandu, kurai ir daudz sapulces. Kā tu veido viņu kultūru un vai viņi iesaistās tajā, kāds ir jūsu sapulces? Tas, ko es daru, jā, es pirmkārt cenšos palielināt to procentu, ko cilvēki runā ar dažādiem. Dažkārt jāatzīst godīgi ar mehāniskiem veidiem, jo, piemēram, tas, ko es minēju video, man liekas, muļķīgi jautājumi, vai viss ir skaidrs, vai ir jautājumi. Piemēram, man ļoti mīļa tehnika, ļoti vienkārši tehnika ir šī apļu tehnika, kurā visi sēž, tad sākot no aijas un pēc tam pa labu roku,
gribi, negribi, katrs kaut ko Jā. pasaka, un tā ir viena lieta. Otra lieta ir, mums bija ļoti interesanti nesen pieredze, kur es nebiju tādā formā darījis. Mums bija gada sākuma sapulce, 3 strateģiskie jautājumi, un tas, ko mēs komandai pajautājām, bija pajautājām par to, ka kurš no jautājumiem, kurš no strateģiskiem punktiem jūs visvairāk nepārliecina? Un kurš ir tas, kurš rada šaubu? Un kas bija interesanti, principā visi izvēlējās vienu vai vidējo, un tur tikai īstā diskusija sākās. Un es pēc tam paspriekšu sev saprotu, ja es nebūtu uzdevis jautājumu, to negatīvo jautājumu, kas nepārliecina, tad būtu tā gludi pamājuši galvu. Jā. Un trešais, es mēģinu pamainīt šo gan šo runāšanas, gan šo secību tā, lai būtu tā pievienotā vērtība, lai būtu kaut kāda interese. Ja? Un vienlaicīgi es apzinos, ka es runāju par daudz, cilvēki iesaistās pa maz, un šis ir atvērts jautājums, kur es turu prātā. Jā, tas ir tas mans skata punkts. Jā. Jā, svarīgi zināt, vai ne, arī sevi, kā mēs darbojamies. Es arī daudz runātājs, kad neiebi savas laiku rokā, kurš. Jā, atbildot uz jautājumiem, kas ir šeit, kur tu jau ieguvi, jā, labo praksi, Amana, kā tas notiek, ja kāds māk labo praksi, tad Valters viņu māk. Mani 5 centi tam visam klāt būtu, jā, kultūru veido vadītājs un viņu arī skaidro, un šeit būtu gan labāk, gan sliktāk, gan tas, ka viņš nospauž robežas, un es tagad būšu baigi nejaukā. Es joprojām esmu pārsteigta par to, ka kādam liekas normāli, ka sapulcē var neieslēgt kameru. Es nesaprotu. Es vienkārši nesaprotu to. Un stāsts nav par webināriem, stāsts ir, mums ir 5 cilvēku komanda un 3 neieslēdz kameru. Un ar vadītāju es domāju nevis komandas vadītājs obligāti, bet sapulces vadītājs. Viņš ir tas, kurš nosaka noteikumus un caur šiem noteikumiem arī veido kultūru. Jā, tas ir gan komandas, gan sapulces vadītājs. Un vai komanda ir ar savu viedokli un efektivitāti jāiesaista? Jā, ja jau īpaši tavs mērķis uzlabot efektivitāti, tad uztaisam sapulci par sapulcēm, ja, tādu ritīgo revīziju, kuru es ieteiktu kā asinhrono. Vispirms aizsūti, ko jūs domājat par patreizējām ierosinājumus, vēl kaut ko, un tad satiekamies uz brainstorm sesiju un paklausāmies, ko viņi redz un kā viņi mērīt efektivitāti un visu šo te informāciju saliekam. Un tas ir brīnišķīgi, jo, ja tu iesaistīsi komandu, viņi arī redzēs tavu ieinteresētību mainīt tajā, un kā Valters teica, no dalībnieku puses, kā tas būtu, jo tā ir saruna. Vai ne? Sapulce ir saruna, ja es iesaistu savu sarunas partneri, kā tev ir vieglāk vai ērtāk, kādi visādi interesanti rīki, pamēģinam, un tad jūs 1 mēnesi testējat vienu sapulču veidu, 2 mēnesi otru veidu, pēc pusgada satiekaties un parunājat, kā bija un kurš vislabāk no visiem strādā. Jo kur tur var kādreiz iekrist, pamēģinājām, ne, mums šitais nestrādā, ejam atpakaļ. Paspēlēties drusku ilgāk, jo jebkura teorija, kā būtu jāvada sapulci, jums tāpat ir, katram ir unikāla komanda, un viņi būs jāpielāgo jūsu personībām, cilvēkiem, tāpēc paspēlēties 1 mēnesi ar vienu, otru ar otru, salīdziniet, pētat un atradīsiet, jā. Paldies tev, jā, paldies. Zin kā, man tikko ienāca prātā, un es akcentēšu vārdus paspēlēties, jo šeit mums ļoti paldies Aldis Zals, kas ir treneris, jo mēnešu sapulcēs, kas ir ilgās, jo viņš bija tas, kurš mums bija tāds kā individuāli rezultāti, kur cilvēks īsumā vienā slaidā pastāstīja pārējiem, ko viņš ir sadarījis, jo cilvēki vienkārši nekrustojās viens. Aldam bija tāds ļoti vienkārši ierosinājums. Viņš izdrukāja šo vienu slaidu uz A4, salīmēju pirms tam daļai asinhronā sapulci jau tādā telpā. Tad, kad bija kafijas pauze, tad vajadzēja cilvēkiem apiet apkārt un salīmēt fiziskas lapiņas ar jautājumiem. Un cilvēks jau nerādīja savus ciparus, bija jautājums. Vai otrs Aldi interesants ierosinājums bija par balsošanas lapiņām, kur mums bija tā zinām KPI, un tad tur bija diskusija labi vai slikti, ko darīt vai nedarīt, un tad savukārt bija šis luksofors, kur, ja patika, tad bija, vai manuprāt, labs rezultāts, zaļš, ja manuprāt, nesasniegts, bet es daudz darīju, arī zaļš, un tādējādi, un tas veido to interaktivitāti, jā. Jā, un viņš arī to drošību drusku iedod, jo nevienmēr es jūtos droši uzdot to jautājumu un komentēt par šo, un īstenībā atver telpu tam, ka tas var būt, un plus tie pirmie jautājumi viņam ir anonīmi. Tad es patiešām pasaku, ko es domāju. Forši, ļoti labi domādami. Labi, komentāros es rakstu, saprotu, ka ne visi piekrīt tai kamerai, ja es pareizi ātrumā rakstu, ja es pareizi pārmā izlasu, jā. Jo zini kā, šeit
es atļaušos, mums nav tas, ko tu sākumā teici, mums nav jāpiespiež, kāds domāt pareizi vai nepareizi, bet es domāju, tas ir uz šo fokusu, uz koncentrēšanu, līdzīgi kā šai sarunā, ja mums nebūtu kamera vai būtu citas lietas, būtu arī šī sarunas dinamika būtu nedaudz cita, jo patiesībā mums šis gan vairāk ir jauniem vadītājiem, bet jauniem vadītājiem, mēs ik pa brīdim runājam vairāk, ka tā forma arī ir svarīga, jo viens piemērs. Agrāk par ierašanos laikā, manuprāt, šobrīd mums kaut kādas smieklīgas lietas. Sankcijas, konfektes, eiro bija jāmaksā dzīvi. Ko tik man smuļķīgs atvainot cilvēku neizdomāja. Tas šobrīd tā pieeja ir otrādāk. Ja tu esi atbildīgs 10, tad tu sāc 10, un tev viņi jāpaliek tik interesanti, lai tie, kas nokavē, viņiem sajūt, ka viņi kaut ko zaudējuši. Un otrs, ja viņa beidzās 45, tad slēdz ārā 45. Jā. Bet es šobrīd gan vairāk palikšu, es domāju, ka tas tāds fokus un cieņas jautājums. Labāk īsāk, un šeit man patīk tas asinhronās sapulces pieeja. Es vēl gribu. Es varu? Arī šim te atpakaļ. Es absolūti saprotu, man arī ir slikto matu dienas, un es ļoti novērtēju, es varu kādreiz neieslēgt. Es aiziešu atpakaļ pie tā, ka mēs sākumā teicām par sarunu, un saruna tas ir process, kurā man ir jāredz atgriezeniskā saite. Un saruna nav tikai par vārdiem, par faktiem, un liela daļa no sapulces efektivitātes ir tas, ka es redzu, kā tu reaģē uz to, ko es saku, un ka es redzu, kā komandas biedri reaģē uz to, ko es saku. Un tas nav par apzinātu ķermeņa valodas lasīšanu, mēs to darām arī neapzinātā līmenī. Ja? Tad, kad mēs esam sapulcē visi kopā, un mēs redzam, uz kādu tēmu kāds norieģē, kurš atliec atpakaļ, kurš nē, kas sejā notiek. Tas ir viss, kā veidojās saruna, jo, ja es neredzu, man atkal sanāk monologs un ir šausmīgi daudz vietas interpretācijai. Tā neverbālā valoda un tie knifi visai komandai, ka viņi redz viens otru, un arī tam, kurš par to tēmu runā, kas otrā pusē norezonē, viņi ir ārkārtīgi svarīgi, lai es ātrāk, precīzāk varu izstāstīt, lai es varu saprast, kur kaut kas aiziet šķērsām, un patiesībā saīsinātu sapulču skaitu, kuros mēs tiekamies. Pavisam noteikti. Aju, mums ir orientējušo 10 minūtes sarunai, un tas, ko es tev gribētu vēl pajautāt atsevišķām dažādu sapulču formām, iespējams, mums ir kādas ātras idejas vai atbildes, jo skaties, viena ļoti bieža sapulce ir, un man interesē, vai tur ir kāds labāks risinājums, jo skaties, ļoti bieža sapulce pirmdienas rīti. Atkarīgi, vai tā ir ražošana, vai tā ir pārdošana, vai tas ir klienta servis, kurā es ļoti labi saprotu abas puses, jo vadītājs grib pārliecināties, ka visi ir pamodušies, saķermējušies, vadītājiem šķiet, ka viņš dara labu darbu. Vai tu no tā visa zini prioritātes un vai citi departamenti informācijas apmaiņa? Cilvēki, es domāju, redz pilnīgi pretēji. Viņi ir knapi pamodušies un redz, ka man vajag atskaitīties tev tagad 8 vai 9 no rīta to, ko tu vari pastīties sistēmā. Vai šeit, es jautājumu formulēšu tā, vai šeit ir kaut kas, kā tuvināt abas puses? Es domāju, ka patiesībā kaut kur pa vidē. Pat mācības vadot, es ļoti bieži redzu, ka, ja viņas notiek pirmdienā, dalībniekiem ir pirmdiena. Neesam vēl ieskrējušies pēc brīvdienām. Un atceroties, ka kādreiz esmu dzīvojusi vidē, kur sapulce ir 8 vai 9 pirmdienas rītā, visāds nepieklājīgi vārdi nāk prātā. Un tā. Kāpēc jāmāk cilvēki. Te droši vien, kad nāk palīgā tiešām tā asinhronā, es saprotu, un tur ir tiešām abās pusēs ir taisnība. Pirms es uzsāku darbu nedēļu, ir ļoti labi, ka ir uzlikts fokus, jo pa brīvdienām es esmu aizmirsis. Un tiešām fokus, nevis tas, ko mēs darīsim vai kā ir gājis, jo pa brīvdienām nekas nav mainījies, kā ir gājis. Mēs droši vien varam pārunāt ceturtdienu vai piekdienu. Foršāka diena būtu ceturtdiena, jo piekdiena vēl var kaut ko iesākt, ja mēs tur nedēļas laikā pētam rezultātus un tā. Pirmdienā, drīzāk, ka tas ir kaut kas no asinhronā, kur es aizsūtu, kā vien es gribu savu seju WhatsAppā visiem, savu balsi kā modinātāju vai vienalga kā e-pasta vai kaut ko par to, kas ir šīs nedēļas fokus. Un tad mēs varam pirmdienas otrajā pusē, varbūt vai otrdienas rītā, ja vajag satikties un šo vēl izrunāt par to, kā ir iegājies un vai izskatās, ka tiešām to fokusu mēs uz nedēļu noturēsim. Jo tas būtu jēdzīgāk, jo pirmdienas rītā
Es vēl arī nezinu, kā man tā nedēļa ies, bet ja man to esi rakstiski pateicis, re, kur ir fokus, un otrdien mēs satiekamies, es jau redzu, kas vispār ir noticis. Kaut kas ir noticis cits, un es saprotu, ka īstenībā es to fokusu nevarēšu šonadēļ. Un tad ir forši, kas tev otrdien to pasaka, un mēs tagad pārplānojam vai domājam, un mums ir arī laiks tos rezultātus ietekmēt. Nu, tad būtu jēdzīgāk. Varbūt, ka tā tas abas puses būtu apmierināts. Respektīvi, es atkal nedaudz saviem vārdiem, ka, es domāju, ka tā asinhronā sapulce šodien tādas labi pievienota vērtība no tavas puses ir. Ja mērķis ir check-in no rīta, to var izdarīt savādāk, arī dalībnieki rakstīgi viņam riebjās. Ja mērķis ir noteikti fokusu vai prioritātes, visticamāk var atrast nedaudz citu laiku un formu, ja zina, ka tas ir smagnē vai tie pirmdienas rīti tur neiet. Jā. Labi. Otrs, es tādiem atsevišķiem sapulču veidiem tādus mazos punktus vēl atļaušos tev pajautāt. Saki, tas viens pret viens, un man liekas, ka tas tagad vispār ir virziens visām motivācijā, mācībās, sapulcēs. Mēs gribam to individuālo pieeju un pielāgotu. Un tas, ko es redzu, tomēr, zināms, disbalans ir, jo citur viņas notiek, tā kā katru nedēļu, citur joprojām vienreiz gadā, ja? Tas uzņēmums vismaz nolacis pirmkārt. Un otrkārt, tev taisnība, ka es saprotu, ka vadītāji ne līdz galam nevar atrast to balansu par to, ko tu teici. Kad par biznesu un kad kā tev iet. Jo teorētiski vajadzētu par abiem. Vai tev ir kaut kāds labs ieteikums, kā sabalansēt to, kas reālā dzīvē es redzu, ka reti, kad sabalansējās. Jo vieni vairāk iet zaķīt, katīt, kā es tev palīdzēt, un otru atkal tik, kas noteikti tiem cipariem nākošais solis. Iedod sabalansēt gan par tevi, gan par cilvēku, gan par biznesu un cipariem. Pāris idejas un arī iemesli nāk prātā. Pirmo iedošu ideju, jo viņi man mazliet arī ar iepriekšējo asociējas, ir tāds izaicinājums, ko es kādreiz saku vadītājiem, lai pamēģina brīvprātīgās sapulces. Uz iepriekšējo atsaucoties ir, kuriem vajag pirmdienas rītā, taisi brīvprātīgi var pievienoties, var nepievienoties, jā, un tad ar viņiem mēs runājam. Un tad pārnesot uz viens pret vienu sapulcēm, tad ir atsevišķi jābūt, kuras ir par uzdevumiem un kuras ir par emocijām. Kāpēc? Tāpēc, ka darbā ir grūti runāt. Sapulce, kā tev iet, tas ir par emocijām. Un šausmīgi grūti. Un tu man saki, kā tev varbūt ir kā vīrietim, jo runā, ka arī tur ir vēl sarežģītāk, un vēl vīrietis darbā, kā tu jūties un čubināties. Un loģiski, ka mēs no tā bēgam prom un mēs pāriem pie praktiskā. Jūtos labi. Labi, tad kā tev iet ar šitiem mērķiem, jā? Nē. Mērķiem mums ir viens, un mēs mācam viens otram, ka šeit mēs runājam par to, kā lai es tev esmu labs vadītājs, un kā lai tu jūties labi komandā, un mums tā sadarbība ir forša. Un tas varbūt kādreiz par komunikāciju, kādreiz par e-pastiem, ko mēs rakstam, kādreiz kā tev ar kolēģiem iet un tā. Un es vienmēr arī tevi novienošos, ka tām sapulcēm būs citi noteikumi, viņi būs konfidenciāla vide, ja tu man neļausi, es nenesīšu to uz āru, jo sapulcēs par mērķiem, es to nesīšu arī citur, kā ietu, kur ir rezultāti, kas mūs ietekmē. Sapulcēs, par ko tu jūties, tikai tad, ja tu man teiksi, ka ir jānes ārā. Līdz ar to tu vari man arī sūdzēties un visu, un es to nekad neteikšu, un citās sapulcēs viņas nepacelšu. Tad atdalot, es jau jūtos drošāk, ka viņas šādas ir, pie viņām ir jāpierod, un kāpēc tas brīvprātības princips, un tas varbūt arī to balansu ienesīs, viņa vienmēr būs ielikta, reiz 2 nedēļās vai kaut kas tāds. Un es kā vadītājs viņu nekad neatcelšu. Mans darbinieks vienmēr zinās, ka tas ir mans laiks viņam. Viņš viņu drīkst atcelt. Vispār nē, visbaigi labi, man vajag fokusēties uz to. Saku, ļoti labi, fokusējies. Pēc 2 nedēļām jau mums ir atkal šitais laiks, un tad satiekamies. Ja viņš man 3 reizes pēc kārtas atsaka, tad gan es saku, Klaus, satiekamies, kā mēs varam šo izdarīt, jo man ir svarīgi arī par mūsu attiecībām, par mūsu darba attiecībām runāt, lai tu jūties droši un lai tev ir vieglāk strādāt. Tas ir jāiemāc un jāiemācās, un tad man patiešām ir pretjautājums tev, kā tu ar to tiec galā, un kā tev ir, un kā tu to balansu izveido? Kad par tēmu, un kad par to kā... Es neizveidoju. Man nav tāda balansa, jo man tev ir taisnība, kaut kur tā vīriešu loma un tā strukturētība ir sarežģīta. Sevišķi, es pat teiktu, dubultā sarežģīta ir strukturētā formālā vidē atslābināties, runāt par emocijām kaut kur, jo es vairāk tādā vēlamības izteiksmē, tas, ko tu minēji, ka atkal mācībās citreiz piemin tādu, vismaz to proporciju 3:1 vai 3 reizes par biznesu, 1 reiz par tevi.
Man ļoti patika tā ideja, tev tas, ko tu teici, jā, paeksperimentēt ar brīvprātīgi, radot to vidi. Jo man liekas, tas ir tas būtiskais, jo tas, starp citu, izpaliek arī tiem vadītājiem, kas varbūt ir emocionāli, bet arī tā ne sistēmiski viņiem grūti pielikt, ir par to, ka es zinu, ka man ir tās laiks. Es varu viņu neizmantot, bet es zinu, ka pēc 2 nedēļām, nu kaut vai vienreiz kvartālā, bet man ir tavs laiks, kurā es varu legāli atnākt, esmu nogurs. Piedod, man viss šobrīd ir šādi. Vai otrādāk, zini, kas ir, man liekas, tu netur ej šobrīd. Un tas, man liekas, jā, ja caur to mēs varam radīt to vidi, vismaz kaut kādā laika nogriezienā, es darītu to, jā, es paeksperimentētu tieši ar tavu ieteikumu. Un tu ļoti labi teici par vidi, es tevi papildināšu. Pat tiešām tas var būt grūti sapūst telpā. Pavasaris sakās, ejiet pastaigā, ejiet uz kafijas telpu. Īstenībā neformālās sarunas pie kafijas, ja tur nav apkārt neviens cits, viņas arī skaitās. Ja, vidi drīkst veidot. Man tur ir viens brutāls piemērs par arī vienu vadītāju, bet tam droši vien mums vairāk nav laika. Bet cik ļoti tiešām tā vide ietekmē. Paldies. Beidzamais no sapulču veidiem, protams, ka tur vēl ļoti dažādi ir. Zini, kā par tiem saucamajiem, no anglicismu nāk šis brainstorms, citreiz viņi sauc par projektu sapulcēm, daudz ir ieskicējuši, jo redzi, arī man tāda divējāda sajūta, jo kur ir tas balans, minēšu to piemēru, redzi, kādreiz cilvēki sanāk, saka, forši, sanākam kopā, padiskutējam, pat ir kaut kādi fiziski soļi, un saka, labi, ieliekam pēc 2 nedēļām statusu, kā mums gāja kaut kur. Un tas, ko es sevis esmu redzējis, ka kurā mirklī tā padiskutēts, un tas saucamais brainstorms vai kopīga diskusija, tad ieliekam status, un jau kaut kādā 2., 3. jau puse nesaprot, kāpēc viņi tur ir atnākuši, un tad kas tur ir jādara, un tad no tā labā sākuma patiesībā viņš nonivelējās jau uz leju. Vai tev ir kaut kāda šeit laba skatījuma ieteikuma? Man ļoti patīk elementārākā lēmuma pieņemšanas tehnika. Man šķiet ļoti populārs 6 domāšanas cepures. Es viņu liktu arī šim pa virsu kā sapulcēm. Tātad pirmā lieta, kas obligāti ir jāatcerās, ir jāzina, kas ir tas lēmums, ko mēs gribam pieņemt, kāds ir mērķis. Jo tad, kad aizies brainstorms, mēs aiziesim visu kaut kur un mēs drīkstam iet visu kaut kur. Un tās domāšanas cepures vēl palīdzēs iziet cauri dažādiem fokusiem, skatu punktiem, kā uz to skatīties. Un savukārt tad, kad pirms davai paskatāmies statusu, ir tā saucamā zilā cepure, kas visu savēl kopā, par ko mēs esam runājuši, un to kopā savilka, to pārdefinē par atbildi jautājumam vai mērķim, kas bija sākumā. Tad ir mērķis, mēs plūstam, un tad no tā izplūstā ir jādabū atbildi. Un ja es to atbildi tieši uz to mērķi dabūju, tad no viņas jau ir skaidri uzdevumi, ir vēlreiz atgādinājums skaidrs, kāpēc mēs to darījām, un tad tas follow-ups, kā mums tur gāja, viņš pēc tam ir jēdzīgs. Cilvēka prāts aizmirst tajā brainstorm procesā, par kur mēs vispār sākām. Un viņam arī vajag aizmirst. Tas viss pareizi. Tāpēc tam sapulces vadītājiem skaidri definēts mērķis sākumā un skaidri definēts iznākums pēc tā brainstorma. Paldies. Nu jā, un tas noteikti izpaliek tādā pirmajā reizē, kad visi aizmirst, par ko tas bija un aizraujās. Un pēc tam paši nedaudz pārmet, kāpēc mums atkal jāsēž sapulcē par status, jo ir aizmirsties tas sākums. Jā, es domāju, ka ļoti precīzi atbildēju. Nu, ko, Ejo, es šo sarunu lēnām mēģināšu apaļot. Mēs no vienas puses, es domāju, ka mēs varētu viņu turpināt, no otras puses tā stunda ir paskrējusi. Es jautāšu tev noslēgumā, kas ir tas, ko tu paņēmi no šīs sarunas, vai kas ir tas, ko es tev nepajautāju. Un es atļaušos šobrīd iesākt, kamēr tu apdomā, es atļaušos iesākt pirmais, jā, jo man ļoti vērtīgi bija vārds saruna. Es domāju, ka kalendārā jāsāk saukt nevis sapulce, bet saruna par, kas atgādina tev visu laiku šīm abām pusēm. Jā, paldies tev par šo terminu. Man ļoti vērtīgi bija vārds asinhronās sapulce, un es viņu sakombinētu ar vārdu pirms. Es tev, kas ir tas, ko tu tiešām vari izdarīt pirms, ko tu vari izdarīt citādā veidā. Jā. Un pašam priekš sevis man kaut kur vēlreiz nostabilizējās, ka ja tādā vecā pasaulē mēs vairāk runājam patiešām par sapulcēm, kas nozīmē, ka cilvēks sēž fiziski un tur runā, vai viens atskaitās, vai kaut ko tur runā, tad man liekas, ka šobrīd tāda vadītāja viedokļa vairāk jāstāsta tāda informācijas plūsma. Ja? Kas ir jāizrunā, kas ir video, kas ir Slackā, kas ir WhatsAppā, kas ir citur. Un tad, ja to paskatās nedaudz citu terminu, tad arī tur mainās. Ja?
Un vienlaicīgi man tomēr patīk, ka tiem cilvēkiem parunāt un tad sapulcē gan tos ciparus pastīties, gan ideju paģenerēt. Jā. Tā kā vienlaicīgi es tomēr palieku šajā frontes līnijā. Jā. Aija, kas ir no tavas puses? Kas ir no tavas puses? Ko tu Es tikko gribi par noslēgt? trešo vēl paņēmu. Tu teici, nevis sapulcs, bet informācijas plūsma. Man liekas, ka vispār kolosāli. Tieši tā arī jāpārdefinē. Ļoti labs nosaukums. Es no tevis paņēmu divas lietas. Pirmā lieta, ka tu godīgi teici, ka tu kādreiz runā par daudz sapulcēs, un to es priekš tevis paņēmu, cik svarīgi un cik forši ir apzināties, ka nesam mēs neviens izcils, pat mācot un mākot kaut kādas lietas, jo tas jau ir tas, ar ko mēs uzlabojam, un plus vēl to skaļi pateikt. Tāpēc es arī to pie sevis tā paņēmu, kur es par daudz runāju, un kur es māku un nepielietoju vienlaicīgi, jā, tātad kritiskam pret sevi. Tas droši vien būtu tas, ko ir vērts arī katram sapulces vadītājam, tā kritiski uz sevi paskatīties, vai es baidos no kaut kā tur, ka man uzdos jautājumus un tā. Līdz ar to es aizpildu ar runāšanu. Un otrs, ko es paņēmu no tevis, bija tas kāpēc. Gan uz sienas, gan viskaut kur citur, jo man patiešām šķiet, ka, ja mēs tā godīgi, es kā sapulces vadītājs saku, kāpēc man būs šeit šie cilvēki un kāpēc man vajag fizisku sapulci, un es kā sapulces dalībnieks jau paprastu, kāpēc man tur ir jābūt, mēs ļoti daudz ko jau atrisināsim. Asinhronējās sapulces. Jā. Ai, paldies, Liels paldies Paldies. visiem, kas mūs klausījās. Baiba, paldies par labo komentāru. Un Aiga, nu kā jā, paldies par tavu laiku un par tavām zināšanām. Tā kā, jā, es noteikti ceru, ka no šīs sarunas, mēs ieguvām, tad es noteikti ceru, ka vēl kā nav spienotā vērtība. Paldies un uz tikšanos fiziskā un virtuālajā dzīvē. Ja? Čau, čau. Atā.